Tā, es vēlreiz brīdināšu, ka esmu diezgan krievs, tāpēc šovakar no manis dzirdēsiet daudz krievu akcenta. Bet neuztraucieties, tas nav tikai krievu akcents, tā ir arī izdzīvošanas stratēģija pļavniekos. Pie tām ne tikai man ir krievu akcents ir arī, piemēram, Donaldam Trumpam. Varbūt jūs to nepamanījat, bet kad viņš runā, viņš dažreiz dara tā, viņš saka, oh yeah, then I go to Arkansas and then I met my good friend Vladimir Vladimirovič Putin. Viņam ir tā. Es arī darīšu to, ko parasti krievi nedara. Atvainošos. Es atvainošos jums visiem par to gadījumu, kas jums noteikti dzīve bijusi. Kad jūs vakarā ejat cauri Origo un jums pretī nāk tas piedzeries, smirdīgais, nepatikamais krievs. Un viņš uz jūs skatās uz tāds... Es ļoti jums atvainojos par to gadījumu, jo tā bija mana dzimšanas diena. Es mazliet pārvērtēju savus spēkus. Vairāk neatkartosies. Es mēģinu nebūt par to pretīgu krievu, ziniet. Es mēģinu izkopt savu stilu, un kā var redzēt, pagaidām nesanāk. Pat mana mamma saka, ka es izskatos kā pļavnieki Fashion Week dalībnieks. Un week tur ir no vārda vājš, nevis no vārda nedēļa. Jā, un... Ziniet, es lasīju rakstus Delfī, un tur bija viens raksts, kur bija teikts, ka tagad zilumi zem acīm skaitas skaistuma piezīme. Tāds jauns beauty trends. Un es domāju, vau, es visu mūžu biju gatavojies. Es 2 mēnešus atpakaļ biju maskačka, dabūju beauty procedūras. Un nebija dārgi. 20 eiriki un telefons. Es pat cerēju, ka būs permanents, bet diemžēl nē. Vispār paplaudiet tie, kuriem bieži joprojām zvana telefona krapnieki. Jūs ziniet, krievu pasakuma aplaudēja visa zāle. Es domāju, ka daudzi no viņiem arī paši zvana. Bet man ir tā problēma, un jūs ziniet, agrāk viņi vienkārši piedāvāja tev nopelnīt internetā, tagad viņi izdomā veselu stāstu. Viņi tev stāsta, Aleksandr, kaut kur Igaunijā krapnieki mēģina dabūt piekļuvu tavas bankas kontam. Un es tāds, wow, tas gan būs vilšanās. 11 Ocean Hesburgeri, tas ir lielākais, ko viņi varas dabūt. Un tiem džekiem, kas zvana, ir pārāk daudz enerģijas. Man piezvanīja viens džeks, un viņš teica, Aleksandrs, jums zvana no Latvijas valsts policijas. Un es pat viņam ticētu, ja viņš nerunātu krieviski. Ar ukraiņu akcentu. Un, nevar būt tik daudz enerģijas. Es vienu reizi mūžā biju zvanījis uz policiju, kad man uzlauza dzīvokli. Un tur enerģija bija tāda. Alo. Palīdziet, lūdzu, man uzlauza dzīvokli. Dzīvoklis Rīgā atrodas. Jā. Bļā. Šitiem es ticu, šitie ir mūsu puiši. Vēl bija gadījums, nesen mana draudzene man paziņoja, ka grib iziet ģenetisku testu. Kā paziņoja, viņa iespļāva man sejā. Es gan nezināju, ka viņi uz 50% ir kamielis. Bet vienkārši mums ir viens draugs, kurš izgāja to testu, un viņš katru reizi mums stāstā, Aleksandr, vai tu zini, ka man ir 30% persiešu asinis? Es saku, wow, man ir draugs, viņš ir krievu zilais. Ja mēs jūs savadīsim kopā, kaķieni būs vienkārši ahujeni. Jo es īsti nesaprotu, kuram nolūkam ir tie testi. Man viens draugs pastāstīja, ka par latvieti var būt tikai uz 79%, jo tur 21% PVN vēl klāt. Dažreiz tie testi tiešām strādā, jo es zinu, ka man ir 20% ebreju asinis no vectēva, un kad es ieraudzīju to testu cenas, es tāds, oi vei. Karoči, es izvēlējos lētāko variantu pajautāt mammai. Un mamma gan visu izstāstīja, cik mums bija Baltkrievu, Ukraiņu, un mūsu dzimta pat bija viens dalbajobs. Bet tas no tēva puses, viņa teica. Un man liekas, ka viņa domā tieši par tēti, jo tēvs, jūs ziniet, jaunība bija gameris, viņam patika visas tas krūtas spēles, Doom, Quake, Book of Ra, Sleazy Pod, Faraona noslēpums. Man pēc tam ilgi nebija datora, ko spēlēt, bet tas ir cits stāsts. Bet gribu pateikt vienu lietu. Pat būšot pārsvara krievs, es nevienu reizi mūžā, godīgi, nebiju balsojis par krievu partijām. Jā. Tā ir taisnība. Jo nepilsoņi balsot nevar.
Bet viss kārtībā, es 6 gadus atpakaļ nokārtoju naturalizācijas eksāmenu, esmu Latvijas pilsonis. Un tur bija tikai viens sarežģīts jautājums. Nosauciet Latvijas populārākas muzikālas grupas. Bet es, diemžēl, zinu tikai 2. Brainstorm un Prāta vētra. Viss. Paldies, tas man ir viss. Paldies par uzmanību.